dienas pie ezera. Oho, te kaut kas plucināts ir. Spāvas vienu. Kaut ko plucināja baigi. O, zivtiņa. Nu. Vai varde ieleca iekšā. Tā ir vardi. Kad ir zivs lēkā. Nu. Aha, vardi. Vardīte lēkā. Jāskatās, ka kāda rāpojošā kaut kur neguļ ēniņā. Izbrauksim ar dēļiem vēlāk. Makšķeres pamētāsim, paskatīsimies, vai kaut kas izdosies kaut ko noķert vai nē. Ūdentiņš tīrs, caurspīdīgs no kalniem. Aha, te vēl viena varda tikko ielica iekšā. Riekrist. Tur var apkārt staigāt, ar riteņiem braukt. Apkārt ezeram. Tā, iešu jums parādīšu lielos čiekuras, kāda šeit liela čiekura mums ir. No kur kāds pēc izmēra lielāks būtu. Tā. Tādu iespaidīgāku gribās atrast. Ir vēl jau garie čiekuri arī, viņi lieli, ļoti gari. Šie nav gareni, šie ir maziņi un resni. Apaļi. Nokritu. Mēs salīdzinām, ja? Pasties kāds čiekurs. Salīdzinām šito čiekuriņu. Un šis būtu apmēram parastais. Ja, kādos izmēros. Un tas jau vēl nav pats lielākais. Ir jau vēl lielākais. Šis vēl tāds neliels maziņš. Pasties kāds milzis skaists. Hop. Nu. Maziņi čīkuriņi. Salīdzināt, ja? Nu tādi.
īsts barbershops. Viss veco laiku stilā vēl saglabājies. Veco laiku matu griežamie un bārdas griežamie piedurumi. Krēsli nerestaurēti. Viss vēl pēc veciem laikiem. Iekšā viss stils vienkārši viss kā vecajos laikos bija. Krēsli tas vienkārši par cik viņi nav restaurēti. Tas ir vienkārši odziņa. Vienreizēji. Tur vēl vecie koka krēsli, kur sēdi un iekšā gaidi. Jā. Labrīt visiem no Arizonas. Esmu ceļā pašlaik uz New Mexico. Līdz gala punktam palika man 6 stundas. Tāpēc lēnītām kustos, lēnītām taisos uz darbu izbraukt. Ārā jau ir nenormāls karstums, jau kaut kādi 35 grādi. Vakar naktī braucu, naktī bija 100 grādi pēc Fahrenheita. Kalifornijas, Arizonas robeža. Dienā līdz 43 grādiem. 43 grādi, draugi mīļie, pēc Celsija. Es ceru, ka es atpakaļ braucot uz mājām to posmu naktī pārbraukšu, vismaz vēsāk būs. Vasara Arizonas tūkstnesī nav nekāds joks. Skaties, kādus kaktusus atradu. Šitāda kaktusa, ja nokristu, es domāju, ātri varētu pamosties, pasties, kādas viņam adatas. Runājot par kaktusiem, kur es iegāju? Runājot par kaktusiem, aizbraukšu uz New Mexico. Rītdien izkraus no rīta, rītdien braukšu atpakaļ mājās, sestdien būšu mājās. Pirmdien izbraukšu uz Arizonu, vairāk uz Arizonas dienvidiem. Un tur būs kaktusi tādus, kādas laikam tikai esmu redzējusi multfilmās. Tiešām cilvēka lieluma kaktusi būs nenormāli lielie. Salīdzinājumā ar šiem maziem pundurīšiem. Jā, šie ir maziņi kaktusiņi salīdzinājumā ar tiem lieliem, kas tur būs. Un pēc tam es došos uz Las Vegasu, man reizes būs. Tāds mazliet interesants reizes būs. New Mexico, Arizona un Las Vegasa. Mazliet kaut kas savādāk no Kentucky. Kentucky, ja godīgi jau apnika visu laiku braukāt, ceļš viens un tas pats. Nekas nenotiek, nav arī jums ko īpaši parādīt. Tad, cerēsim, ka nākošie mazie mani 3 reisiņi būs pilni pozitīviem notikumiem un būs ko jums vismaz parādīt. Kaut kādi militāri atkal brauc kaut ko vet. Es tikmēr iešu taisīšos, dzeršu rīta kafiju, jāiet brokastiņa un lēnā gaitā izdosimies ceļā, sāksim braukt. Braucu un nebeidzu brīnīties par ceļu stāvokli Amerikā. Tāda sajūta, ka es kaut kur dziļi kaut kādā Krievijā vai kaut kur braucu, es pat nezinu, Āfrikā. Asfalts Amerikā, braucam cauri Arizonai. Vienkārši viss ir sadauzīts. Un šis nav pirmais gads. Šis jau, es nezinu, vairākus gadus, cik es jau braucu Arizonas šitais posms, tas ir vienkārši nenormāls.
Bet šeit pa leju ceļš ir vienkārši vāks, pilnīgs. Nu, pasties. Tas nav vienā kaut kur vietā, tas ir brauc. Lūdzu, viss ceļš ir sadauzīts. No. Es tad, kad pa telefonu pat runāju, man daudzi prasa, kas tur saka par tādām skaņām. Bedres? Tās bija bedre tikko? Jā, bedres, un tādi pie mums ceļi. Tāds un tūda ceļš Amerikā. Visur citur līdzekļi ir, bet mājās ceļus salabot nav. Atrodos pašlaik Arizonā. Palidināju dronu. Tikko mazliet noliedu tur lejā kanjonā. Redzēs, kā tas video sanāks. Domāju, diezgan interesanti jābūt. Ļoti feini tāds apkārt klusums. Tikai vējš pūš un vārna lidoja ķērgdama pa visu kanjonu atbilst gāja. Baigi feinais skats tāds bija. Ļoti interesanti, kad pa malām viss ir, kā redzat, apkaltis, izkaltis, akmeņi tādi, kaut kādi punduriņi, grūti nosaukt par kokiem, bet pa vidu tomēr kaut kāds mitrums, laikam tur ir kaut kāds ūdens, jo zaļi koki redzās. Ir pa vidu kaut kāda dzīvībiņa, ir tomēr mazlietiņi. Tur tālāk atrodas Flagstaff pilsēta. Tas ir uz rietumu pusi. Paiesim mazliet pa tuksnesi, pastaigāsim, paskatīsimies, ko mēs te varam atrast. Interesantu tādu, kādi piedzīvojumi mūs šeit sagaida. Es kaut kad sen ļoti atpakaļ arī biju. Viens no kaut kādiem pirmajiem video arī ir safilmēts tieši ar šo vietu. Tad paskatīsimies, vai pa šo laiku kas ir pamainījies. Un pirmais, ko mēs redzam, ir kaut kādi kaktusa veidīgi augi. Cietām lapām. Man jau bailas vairāk kādam skorpionam virsū neuzkāpt vai kādai čūskai. Jā, lapas cietas. Iekšā sulas ar nekādas īpaši nav. Tāda veida kaktus, lūdzu. Viņš pat zied, kaut kādi ziediņi ir bijuši. Balti. Ārā ir ļoti karsts, ļoti pušas lido.
Un tas šitais vēl nav pats trakākais karstums. Šis vēl ir tā tikai, maigas vasaras sākums, kaut kā 35 grādi. Jā, redziet, zemes nekādas īpašas nav. Smiltis, punduriņi, kaktusi, izkautuši koki. Fūra priekšā. Nav nekādas dzīvības šeit. Bet arī šeit cilvēki ir jau paspējuši piemusurot. Šādi tādi musuri mētājas. Vairāk, protams, tur, kur kolēģi parkojās. Gatava miskaste jau ir. Man šodien vēl palika uz doto brīdi 4,5 stundas nobraukt. Un būšu galā. Rītdien izkraus. Iespējams, rītdien arī kaut kādu kravu paņemšu un došos atpakaļ uz mājām. 2 dienas brīvas būs, un tad pirmdien es došos uz Lasvegasu. Es domāju, ka man Arizona būs pirmā, un tad Lasvegasa, bet izrādās otrādāk. No sākuma būs Lasvegasa un pēc tam Arizona. Arizonā tur uz pašiem dienvidiem pie Phoenixas braukšu. Ļoti cerams, ka mans kondicionēris izturēs, jo būs ļoti karsts. Arizonas un Kalifornijas robežas dienā līdz 120 grādiem pēc Fahrenheita. Tas ir, 40 grādiem pēc Celsija. Es kaut kad braucu arī ar tādu karstumu un domāju, jātaisa loks, jo kāpēc vaļā arī attaisīja tā roku turu. Ziniet, tāda sajūta it kā, kad tu turi roku pie uguns. Pilnīgi, jo karstums arī nav tāda mitruma, sausais karstums, un tad tiešām svilina tevi. Svilina. Vārda burtiskajā nozīmē. Nezinu, tur pilsētiņas arī tādi miestiņi ir, ja? Cilvēki dzīvo kaut kā. Kur jau pierodi, tur jau to labi. Mums atkal liekas pārāk karsti. Viņiem var būt tīri neko. Jā, šie kaktus ir ziedējuši. Balti ziedi ir bijuši. Tad tāds lūdzu tuksnesis, ja? Iešies atpakaļ. Jāstestēja un jādodas līdz galam. Pastaigāju, pavingroju, paēdu, ar dronu pafilmēju. Viss ir izdarīts, var braukt tālāk līdz galam. Es nezinu, ja godīgi, kas ir švakāk. Tad, kad vajag pastāvīgi steigties, vai tad, kad laika, kā saka, līdz kaklam, ja? Es tiešām pilnīgi bez nekādas steigas šodien braucu. Apstājos vienu reizi, pēc 20 minūtēm vēlreiz apstājos. Galīgi negribās braukt. Vēl 4 stundiņas palika, es domāju, vajag nobraukt. Un tad jau varēs atpūsties. Rītā izkraušos un ātri uz mājām jāskrien. Un tad atkal rītā būs negribās braukt. Baigi jāskrien, labāk, kad mazāk skriešana. Kā vienmēr slikti viss ir, kā saka. Atrodamies pašlaik uz apļa. Interesanti amerikāņi, kad aplī brauc, ja? Latvijā tu no apļa, kad izbrauc ārā pagriezienu, vajag parādīt. Mums neviens nekā nerāda. Un otrs ir baigais aplūsuma brīdis, kad visi piebrauc pie apļa. Un nezinu, ko darīt, kaut kā tā Latvijā ātri tu dod pa gāzes pedāli un iekļaujies satiksmē un brauc. Te kaut kā apstājies tā, kas mums tagad jādara ir? Jo, to apļu mums nav tik daudz. Un līdz ar to pieredze nav tik liela cilvēkiem. Ja viņi iebrauktu, kā es zinu, kad no lidostas es braucu uz dzimtajām mājām savām, tad ir tur viens aplis, kur 2 joslas ir, ja? Ir gan iekšējā, gan ārējā. Man liekas, ja amerikāņi tādu apli ierodzītu, viņi vienkārši stāvētu un raudātu pie tā apļa un nesaprastu vispār, kas notiek. Braucam atpakaļ. Priekšā mums ir New Mexico. Pašlaik esmu Arizonā uz 217 jūdzes. Priekšā man ir New Mexico. Un New Mexico es stāšos nakšņošos uz 108 jūdzes. Un rītdien man paliks nepilna stundiņa. Un būšu galā jau.
Meksikā jau sen nav būtis, es neesmu tur bijusi kaut kādus, laikam, 4 gadus. Tāpēc būs interesanti paskatīties, kas tur pamainījies. Nu ko, braucam! Atbraucu pēc kravas uz kaut kādu dievam aizmirstu vietu. Cilvēki neviena nav, pie rampas arī nav neviena. Tur pie alus buņģiņa mētājās. Iegāju ofisā, paprasīju, saku, man ir pēc krava jāsavāc. Viņa uz manīm skatās, tā kā es viņai būtu paprasījusi, kas bija pirmais, vista vai ova. Saka, brauc tur. Kur braukt, pie kā iet, nezinu. Zaķīts laikā. Drošs tāds. Jā. Labi. Iešu es meklēt, vismaz kādu dzīvu dvēseli, varbūt atradīšu kaut kur. Jo apkārt nekā nav, ko viņa kraus. Nav nekādas man jausmas mazākās. Dievinu tādas vietas, kad atbrauc un 9 no rīta neviena nav. Kaut kādas trubas mētājas. Kaut kādas netālas, cik es saprotu, laikam kraus. Es man skatīt, šitās durvis paraustīt. Varbūt kaut kas sanāks. Nu. Aha. Kā tad? Tā labi. Iesim laimi man izmēģināt pie nākošajām durvīm. Nav neviena. Tur durvis vaļā ir labi. Atvainojos. Pārāk ātri sāku spriest. Iesim, skatīsimies. Neviena nav. Spēlēsim zvaniņu. Stāvu gaidu. Nevienas dzīves dvēseles. Gudīgi, bet nav mazākās nojausmas, ko viņi šeit var ražot. Kaut kur tālumā, kur cilvēks viņi staigā, bet man bailes iet tur. Teiks, nepiedurošiem nedrīkst varbūt. Kaut kādi metāli. Kaut kādas mašīnas strādā. Ko viņi te taisa? Nav saprotams. Piezvanīju pie durvīm, tur zvaniņš bija, neviens nereaģē. Ņem, ko gribi, krauj, ej. Tā. Nu, kaut viens cilvēks izeiet ārā. Hei! Jūs jau pēc manas skāpās sejas izteiksmes varat pateikt, ka kaut kas nenogāja tā, kā man gribētos. Un tiešām nenogāja. Pašlaik ir 9 no rīta. Mani izkrāva burtiski 10 minūtēs. Paspēju pat paēst. Nākošā krava bija burtiski pāri ceļam, tur minūtes, 5 bija jābrauc maksimums. Atbraucu es,
staigāju, nevienam nav beigās atradu cilvēkus, kas tur strādā, darbiniekus. Un ko tu zini, viņi man saka, mēs līdz 5 vakarā nesākam kraut nevienu. Tu ieradies dažas stundiņas par agri, kundzīt, brauc projām un ap 5 vakarā atgriezies atpakaļ. Un tagad sanāk, visa diena vienkārši ir jāsēž. Es cenšos saskatīt pozitīvismu visā šitajā. Bet ir ļoti grūti. Ļoti grūti saskatīt pozitīvismu, kad es varēju jau būt uzceļā uz mājām. Tā. Jābrauc uz Trakstapu. Kas cits man atliek? Es vēl naktī tik ilgi gulēju, kaut kādas 12 stundas laikam nogulēju. Izgulēju, es domāju, forši, tūlīt ar jauniem spēkiem, svaigiem, uz mājiņām ātri. Aha. Kur arī kolēģis aizbrauc viens musējs ar jauniem spēkiem, ko es tagad pa dienu tā vai tā gulēt negribēsies. Visu dienu nogulēt, pēc tam naktī jābrauc, būs gribēsies gulēt. Nu labi, kā ir, tā ir. Mēģināsim saskatīt pozitīvismu. Lūsus ir ļoti grūti saskatīt visā šajā situācijā. Ņemot vērā vēl to, kad es atbraucu uz Trakstapu un tur burtiski 2 vietas ir. Bet es īpaši nepārdzīvoju, tāpēc, kad es izdomāju labāku plānu. Es aizbraukšu atpakaļ uz to vietu, kur man ir jāpaņem krava. Un es vienkārši nopirkošos uz rampas. Un tur arī palikšu, jo tur bija vienīgā rampa. Un vismaz man dos lielākas iespējas, kad mani pirmo sāks kraut. Cerams. Sēdēju, izgāju pastaigāties. Uzgāju tādus kaktusus. Bijis vienos kaktusos saudzes. Latvijā dēsta skaistas puķītes. Šeit dēsta kaktusus. Ja cits nekas neaugs. Atdotas kādus. Bijis vienos kaktusos naudas. Ja viņiem patīk, tas silts. Karsts, sauss, kāpēc ne? Vieni kaktusi. Tas gan izmēros labos. Un līdz lai kājā kādu neiešoju. Vēl ziedi viņi arī taisās. Nē, tie ir ziedi sakrituši no kokiem. Augļi sarkani gatavojās. Iešu mēģināšu otrais meklēt. Jau bez 15.5. Skatīsimies, ko pateiks. Tieci, kad 5 sāks kraut. Iesim, skatīsimies. Ārā pašlaik kaut kādi 37 grādi pēc Celsija. Karstums vienkārši neiespējams. Galvenais, kad nav tāda mitruma. Mitruma nav, bet ir baigies sausums. Gaiss sauss tāds svilina. Būtu mitrums vispār, man liekas, būtu traki. Jā, tas tāds sauss gaiss tiešām, kas pilnīgi svilina tāda sajūta, ka stāvi tuvu pie uguns. Ko mēģināsim piezvanīt, paskatīsimies. Durvi šeit ir ciet, ko mums viņa pateiks. Es gaidīju 8 stundas, lai izdarītu viņi to, kas aizņēma viņiem tikai 15 minūtes. Nezinu, kā tas viņiem strādā. Negribu zināt. Fakts ir tāds, ka mani sakrāva. Un es beidzot došos uz mājām. Līdz paskatīsimies, ko viņi sakrāva. Man brokeris paprasīja. Nopietni? Tu gribi man pateikt, ka es šito te gaidīju visu dienu 8 stundas, es gaidīju 6 paletes? Nopietni.
kā lai tā kultūrālāk izsakās. 6 paletes. Es gaidīju 8 stundas. Man ļoti interesē, ko viņi tur krāva, kā tas viss viņiem tiešām darbojas, tāpēc, kad tā, mieru. Uzlikšu siksnas, nofotografēšu kravu, aizsūtīšu brokeriem, dispečeriem un braukšu uz mājām. Ziniet, ko viņi man sakrāva? Viņi man sakrāva jogurtu vāciņus. Šitais viss ir jogurtu vāciņi, pasties. Pilnīgi kustās visas, uzliku vienu siksnu, es domāju, Thank you.